Adamovas sanatorijas internāta pamatskolā ārstējas, mācās un dzīvo 115 bērni no visiem Latvijas novadiem. Šis mācību gads skolēniem sagādājas patīkamu pārsteigumu. Pateicoties Eiropas reģionālās attīstības un Nacionālā fonda finansējumam, skolā ir ierīkotas fizioterapijas un rehabilitācijas telpas. Bērniem profesionāla fizioterapeita uzraudzībā ir pieejama sauna, masāžas, burbuļvanna un sāls kabīne. Jebkura masāža viņa nomierina, nomaņem muskuļu tonusu, ja tie ir saspringti, ja bērns ir saspringdzinājumā, nervu sistēma arī jebkurš ūdens procedūra noņem. Tieši šai skolē tas ir ļoti, ļoti nepieciešami, ļoti. Audzēknis Oskars iepriekš masāžas un ūdensterapijas procedūras apmeklējis par maksu, viņam tās pieejamas skolā. Baigi superīgi īstenībā izdomāts, jo Rīgā, piemēram, šitādas procedūras maksā ļoti dārgi, kā šeit, piemēram, skolā vai pa brīvu aiziet. Tā kā diezgan patīkami. Mums tas ir liels iegums un bērniem liels prieks. Un arī prieks ir viens, bet veselība uzlabojas noteikti. Galvenais mērķis īstenojot projektu ir samazināt medikamentu lietošanu bērnu ārstēšanā. Arī pārējās divās Rēzeknes novada sanatorijas internāta pamatskolās ir notikušas pārmaiņas. Tiskādos izveidots baseins, savukārt Maltā renovēta katlu māja un ierīkota pacelšanas platforma, ko varēs izmantot bērni ar kustību traucējumiem. Tagad, ja būs vajadzība, mēs jebkurā mirklī varam vērt klasi un atvērt arī skolēniem ar kustību traucējumiem. Rēzeknes novada skolu vides uzlabošanai bija nepieciešami vairāk nekā 295 000 latu. Mācību iestāžu pārstāvji ir gandarīti par esošajām pārmaiņām, jo tās gaidītas vairāku gadu garumā.